Mums ir ieejas durvis, kas stāv kā ciet, tas ir ok, bet mums durvīm ir blakus jaunais loks, kurš šeit ir atvērts vaļā. Ok, mēs domājam, ka tas ir varbūt nekas baigi trakais nav, jo tur noteikti ir veidveru durvis, kas stāv ciet, un šeit kāda telpās te redzams arī lodziņš, un viņi ir diezgan daudz, gan jau tie logi arī aizvērti, un līdz ar to no tā nekāda lielā skāda nav. Starp citu, šīs bildes ir tapušas. Mēs vakartien tur bijām, skatījāmies vecām termogrāfiju. Šis ir kaut kādos pulkstenes 6 no rīta, kad ārā ir kaut kāda ārgais temperatūra bija ap 1-2 grādiem plusā. Ok, tad mēs ieejam iekšā šajā te kāpņu telpā, un ko mēs redzam, ka tās veidveru durvis šajā ēkā te var redzēt tās koku ķīlītes, kas tās veidveru durvis ir speciāli atstātas vaļā. Ejam mēs vēl augstāk, mēs redzam, ka tomēr kāpņu telpā loks arī ir atstāts vaļā. Un tas nozīmē, ka ir uztaisīts mums skurstenis, kurā ir atveri apakšā, atveri augšā, un augstais gaiss mums nāk iekšā, mums desēt vēku, kas ir norenovēta. Viņā ir ieguldīta ārkārtīgi daudz finanšu līdzekļu. Kopējās izmaksas tajā ēkā bija 140 000 lati. Un ir tomēr iedzīvotājiem izdevies atrast ceļu, kā patērēt vairāk enerģijas, nekā viņam vajadzētu. Jo, lai šādi sakrist, tur ir šīs te 3 lietas, kas ir pēkšņi sakritušas, un viss tādā veidā notikās. Kurš vainīgs? Es varētu attiecināt arī uz iepriekšējiem slaidiem, bet šis man ir vairāk jautājums būs jums par nākamo slaidu. Mēs arī tagad veicam vairāk monitoringus un mērījumus, un šeit ir mērījumi par plus-mínus 2 diennaktīm vienā telpā, un ārkārtīgi tās telpas gaisa temperatūras jūs varat redzēt šeit, vidēji 23,5 grādi. Un ko mēs vēl varam redzēt, ka, lai to temperatūru notītu uz leju, šeit tiek vērti vaļā logi. Šī periodā ir nakts, cilvēki guļ, līdz ar to tos logus neviens nevar un vaļā ciet, tāpēc tā temperatūra skaisti vienmērīgi pieaug. Un šeit ir otrā nakts, kad tur notiekās tas pats. Principā, nakts laikā 24,5 grādi, dažos tur istabās tur bija siltāka temperatūra. Tagad man ir jautājums jums. Tas nebūs retorisks jautājums, tāpēc es gribētu gaidīt, varbūt arī kādu no jums atbildi. Kurš ir vainīgs pie šādas situācijas, ka mums ir tik karsts, 24 grādi, mums ir klāt jāvar vaļā loku, jālaiž siltais gaiss projām, un ēkais patēriņš pieaug. Tā kā es gribētu dzirdēt, mums kādu 1-2 atbildes no plašanās nākas, kā arī kā jums liekas, kurš ir vainīgs pie šīs situācijas pārprodinās, un mums ir jādesē telpas ar logu vēršanu vaļā? Nevar atslēgt radiatoru pats. Mājas apsaimniekotājs, tur siltummezglis jāregulē. Sakot, tas siltummezglā jānostāda temperatūras režīms. Un automātiskais režīms pēc ārā gaisa viņš regulē pats automātiski. Man liekas, ka Rīgai var tagad visu siltummezgli izbūvēt. Tā, vismaz viena atbilde no tām, kuras domāju, dzirdējuši, sagaidīt. Tā kā viens bija tas, ka mums nav iespēja regulēt, otrs ir tas, ka vainīgs ir mājas apsaimniekotājs. Bieži vien mēs šajos auditos ejam kopā ar apsaimniekotāju pārstāvjiem, un tad ir tā lieta, ka mēs ejam dzīvoklī, kurā ir vai nu par kāds, kā šī gadījumā, vai nu par augstu, tā ir tomēr biežākos gadījumos, un tad visi vaino apsaimniekotāju, un vēl biežāk vaino siltuma uzņēmumu, tas tāds tipiskais variants. Vienīgā problēma, kas ir parastos gadījumos, ir tas, ka neviens no ēkas iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem nav mēģinājis pateikt, ka viņiem ir pa augstu vai viņiem ir par karstu telpās. Un tur ir tā lieta, ka mēs klusībā rādām pīku kabatā, un visu laiku vainojam, tas ir apsaimniekotājs, tas ir siltuma uzņēmums, un paši nemaz necenšamies šo te situāciju novērst. Un diemžēl, tas ir ļoti biežos gadījumos. Šajā gadījumā ir tieši tas pats, jo mēs veicām šajā ēkā, man liekas,
15 dzīvokļos, 15 istabās mērījumus. Situācija visur vienāda, un visiem ir par karstu, un neviens nemaz nedomā teikt apsaimniekotājiem, viņi vienkārši klusībā vaino viņu, ka viņš ir vainīgs. Kaut gan apsaimniekotājiem nav pat jautājums, ka viņiem ir par karstu vai par augstu. Jo vienmēr, cik es esmu saskāries, pasakot apsaimniekotājiem, viņš noiet lejā siltummetlā, piespiež 3 podziņas, un tā situācija normalizējās. Tā kā tur ir tā atbilde, ka es, diemžēl, vainotu šajā gadījumā pašas ēkas iedzīvotājus, lai arī cik tas būtu skumji. Jā. Es gribētu par šo tēmu, tas arī bija aktuāli, bet tā atbilde no apsaimniekotāju, tur jūs varat pateikt, vai tas ir patiesi tā. Tiešām ir tā, ka, ja es dzīvoju 5. stāvā un man ir karsts, man ir jātur tas loks vaļā, tad, ja es viņam saku, ka man ir karsts, viņš saka, ka cilvēki no 1. un 2. stāvā saka, ka viņam ir augsti. Un tur jātur arī nezinu kaut kāds vidusceļš, jo es vēl par viņam saprātam jautājumu. Man ir arī tieši konkrēti piemēri par apsaimniekotāju, kā viņi rīkojas. Šajā gadījumā biežāk, kad tas augsti ir tāpēc, ka ir bijuši arī gadījumi, viņš vienkārši domā, ka, ok, es dzīvoju 1. stāvā, man ir augsti tāpēc, bet ir bieži pensionāri vai vecāki gadījumi cilvēki, kas nav aizlīmējuši kaut kādus logus. Man ir pašam bijis gadījums, kad ir šādi tieši veida logi, kā mums ir šeit pieejami, un lai palielinātu to laukumu, kur es varu audzēt puķis mājās, es atveru šo vienu iekšējo vērtni, līdz ar to man palodas paliek 2 reizes platāk gandrīz, un 2 reizes vairāk vietas, kur likt augus. Tikai netiek ņemts vērā, ka siltumenerģijas zudumi caur vienu stiklu ir krietni vairāk nekā caur 2 rāmjiem. Un tur ir tā lieta, ok, ir gadījumi, kad mums ir tās ēkas, kas ir vainīgas, ka viņas ir novecojušas. Šis būtu gadījums, ja ēkā ir augšējā siltumenerģijas sadala, kamēr mums siltums nonāk līdz lejai, mums paliek augsts. Ir arī tādi gadījumi. Bieži gan viņi ir tāpēc, ka mums 5. 4. stāva iedzīvotāji ieliek jaunus radiatorus, kuriem jauda ir tik liela, ka viņi to visu siltumu paņem sev, un kamēr tas siltums noiet līdz lejai, viņi vairs vispār nav. Tā kā tie risinājumi ir daudz, es vienkārši ilustrēju vienu no piemēriem, kāds var būt, ka bieži vien vainīgie esam arī mēs paši, un mēs varam ietaupīt tikai, ja mēs sākam kaut ko domāt un mēģināt darīt. Tā kā tas bija par to. Jautājums, vai mēs varam darīt kaut ko jau tagad? Mēs varam, un šeit ir pāris piemēri. Viens ir piemērs no dzīvokļu, kurā acīm redzot ir par augstu. Šeit ir šis parastais čuguna radiators, kuram aizmugurē ir uzlikt atstarojošā materiāla, šajā gadījumā laikam alumīnija plāksne, kas atstaro siltumenerģiju no radiatoru, to siltumenerģiju, kas it kā pirmkārt ieiet sienā, mēs atstarojam un šī enerģija tiek atpakaļ telpā. Tātad šis parāda to attieksmi no iedzīvotājiem, ka viņi kaut ko cenšas izdarīt paši, un lai cik tas dīvaini nebūtu, tas ir šāds, piemēram, radiatoru reflektoru fenomens, vairāk ir novērojams pilsētās Valmierā, esmu redzējis Cēsīs, un tās ir pilsētas, kurās arī kaut kas reāli notiekās, kaut kāda siltināšanas darba. Tā kā mēs redzam, ka tā iedzīvotāja attieksme ir viens no lieliem šķēršļiem, kāpēc tas nekur nenotiekās, un ja tā attieksme mums ir pozitīva, tad kaut kas varētu arī notikt. Otrs variants par to, ka mums ir par karstu, lai cik tas smieklīgi nebūtu, šeit bija šis variants viens arī par to, ka mēs nevaram regulēt, mums nav šie termostatiskie ventiļi uz radiatoriem. Ir cilvēki atrod arī savādāks veidus, kā regulēt radiatorus.